Ieslēdzies šobrīd tiešraidē un skatās hokeju. Ir vārti! Gustavs Švinka no zilās līnijas. Pārlika un iekšā. Super, mēs aizrunājām visu momentu. Čeka vairākumu izspēlēs. Super, super. Un gūst vārtus. Malič, kas iedod piespēli? Es neredzēju, kulītās mums norādījis. Nu ko, izskatās, ka... Un mēs varam izspēlēt šādu joku šī tiešraidē. Bet tur jau Erciņš atdeva aizsargam. Alvis Bērziņš, pārsvars metiens! Ai! Jā! Ir vārti! Andris Turks izvirs Patriots vadībā 2-0. Un atkal varam atskaņot. Tā nu super moments. Pārtvēra zonā Alvis vai Oskars Ūders, ja nemaldos, viens no viņiem. Tad metiens no vīdus vārdsargs atcit un Andris Turks vienkārši savāca atkritums, tā teikt, un Edijs atcikrīt. Banders diagonāli uz Ūdri, esam zonā, nomet Alvim, Alvis Bērziņš skatās, meklē, iemet dziļāk Ūdrim. Ūdris bija, viskārtībā uzspēja un ied uz petaku. Andrim Turkam, jā! 3-0! Andris Turks no Oskara Ūdra piespēles. Super, super. Viss moments. Uzslavēsim Deinu Banderu šajā golā. Tas, man liekas, bija viņš jau ir aizgājis nomainīties. Viņš uzsāk no savas zonas ar diagonālu piespēli Ūdrim, kur jau nometa Alvim Bērziņam. Un apņēmīgi iesākuši lielu. Izskatās, ka grib kaut ko mainīt šajā spēlē. Grib izmantot noteikti vairākumu, jo šobrīd viņi vēl joprojām atrodas vairākumā. Nostājas zonā, piespēle partnerību, metiens pa vārtiem, atkārtots metiens un ir vārti! Tā kā Lielupe izmanto skaitlisko vairu. Cīnās Lielupe, bet pazaudē ripu. Deins Banders apspēlē 1-3-1. Deins Banders, Andris Turks metiens. Metiens! Devītnieks labais! Deins Banders gūst vārtus. Mūsu rezultāts ir 4-1. Skaisti noķēra Lielupi uz maiņu, jo šī brīdī, kad Patrioti devās uzbrukumā, Lielupes spēlētāji mainījās. Otrajā periodā mums ir atlikuši 7 minūtes 32 sekundes. Viens jautājums skatītājiem. Un Mareks krītot, iedod, var teikt, piespēli partnerim. Iziet vārtu priekšā, jau cits partneris piespēli vārtu priekšā, tā tiek nobloķētā. Bīstams moments, vēl viens metiens atkārtots. Ripa vārtu priekšā cīņā, kur Ripa aiz vārtiem, bet Lielupe juniors to saglabā. Bagājevs apgriežās met. Ripa lido, kur? Vārti! Lielupe gūst otros vārtus. Ripa jau pie Spundes. Spunde pa kreiso malu dodās uz priekšu. Spunde izpildīs metienu. Izpildīja, bet pa vārtu konstrukciju. Atspēl zilo līniju. Metiens. Un ir vārti! Vārti! Lielupe gūst vārtus. Tauriņš vēlreiz uz vārtu priekšu, kurš uz pirmais pie Ripas. Lielupe krīt spēlētājs. Viss ir noteikumi robežās. 2-1. Jānis Brīvība, Roberts Talman. Perfekt piespēle 1-1. Vārti! Gūst vārtus. Kas par momentu? Tas viss no aizsardzības zonas. Kā tas viss sākās ar Lielupes presingu, tādiem momentiem. Šitais ir no tās sērijas iemetīs tev un šoreiz... Viss, principā, sākās no Roberta Popeļa bloķētā metiena, kur pirmo metienu viņš nobloķēja, un tālāk jau bija atkārtoti metieni. Fani paliks neziņā. Gustavs Švinka. Un Ripa tvēr, nefiksē. Vārti! Lauris Alksnis gūst komandas 6. vārtus. Gustavs Švinka no savas zonas full speedā iegāja iekšā pretinieka zonā, veids metienu, vārdsargam bija mazliet neērti.
bija atlikusi Rīpa un Lauris Alksnis, tu saki, ja? Jā, numur 27. Alksnis mums ir guvis vārdus un rezultāts kļūs 6-3 laika. Jā, un skatāmies, kuri būs spēles labākie spēlētāji abās komandās. Es došu prognozes numuru 76 būs Lielupei un mums būs Šrīnka, bet ir Turks. Patriotiem ir numur 99 Andris Turks. Un Lielupa juniors komandai ir numur 17 Matīs Spunda, 2 vārtu autors. Apsveicam labākos spēli. Īsumā par spēli. Pretinieks ļoti labs. Lika kļūdīties vairākas reizes, kā kļūdījāmies, tā arī sākās problēmas. Principā Maleči visi tie 2 goli. Piespēlīts Malecis Udrīts ar Alvi. Ļoti smuks piespēlīts, pēc tādām grēks neiemest. Protams, gribu paldies pateikt Riham, salauz visu spēli. Aizsūtīja mājās viņus, tā teikt. Paldies!